SMS Kredit LV futbola virslīgas 13. kārtas vārtu top sadarbībā ar specializēto futbola preču veikalu BOL. Žurnālistu vērtējumā 13. kārtā 5 skaisti vārti, un topu ar 5. vietu iesāk Ivāns Gluško. Jau spēles pašā sākumā viņš izpilda skaistu soda sitienu un ielidina bumbu pretinieku vārtos. Futbola klubs Skonto spēlē pret Rīgas Daugava guva veselus 5 vārtus, un 2 no tiem iekļuvuši 13. kārtas topā. 4. vietā Ruslāns Mingazovs. Ar filigrānu kustību apspēlē pretinieku aizsargu un ar kreiso kāju raida bumbu vārtos. Arī topa 3. vietā futbola kluba Skonto pārstāvis. Tas ir Artūrs Karašausks. Skontieši pārtver bumbu laukuma centrā, ļoti precīzi piespēle Karašauskam, kurš skaisti apspēlē vienu aizsargu, tiek galā ar otru un pārspēja arī vārtsargu. Skaists vārtu guvums Artūram. Protams, topā neiztikt arī pēc Jūrmalas Spartaka spēlētāju skaistajiem vārtu guvumiem. Šoreiz 2. vietā Kevina Andres Mena. Vispirms Mena teicami pārtver bumbu, bet pēc tam, daudz nedomājot, raida to pāri pretinieku aizsargiem un arī vārtsargām. Bet par 13. kārtas topu uzvarētāju ar izcili skaistiem vārtiem kļūst futbola kluba Ventspils uzbrucējs Danīls Turkovs. Šī gājējs no labās malas piespēlē soda laukumā, un Turkovs parūpējas par efektīgu noslēgumu. Skaists vārtu guvums šķērītē un pārliecinoša uzvara 13. kārtas topā Danīlam Turkovam. Vārtu top sadarbībā ar specializēto futbola preču veikalu BOL. Tiekamies nākamajā kārtā!